sliktākais konsileris, ko es jebkad esmu izmantojusi. Šis ir iespējams visizdevīgākais skaistumkopšanas produkts, ko es jebkad esmu izmēģinājusi. Man bija kauns ar kādu runāt darbā. Perfekts. Es otrdien biju pie frizieres, un es ļoti gribēju nofilmēt video ar tiem smukiem matiem, kā viņa man viņus ieveidoja, bet šodien ir sestdiena. Tātad jau apmēram pirms 2 mēnešiem, 1,5 mēneša es saņēmu savu pasūtījumu no YesStyle, un es redzēju, ka jums ļoti patika mans haul video. Un tādēļ es izlēmu uztaisīt tādu vienu kārtīgu video, kurā es sniedzu savas pilnās domas un atsauksmes par visiem šiem produktiem, ņemot vērā to, ka es viņus jau esmu izmantojusi to mēnesi plus. Tāpēc, ka tajā video jūs redzējāt tikai manu pirmo iespaidu, un šodien es domāju to darīt tādā tier list formātā, jo es vienkārši domāju, ka tas būs jautrāk. Tātad mēs visus manus Dienvidkorejas kosmētikas produktus, kurus es esmu izmēģinājusi, ieskaitot arī dažus, kurus es izmēģināju pirms tā pasūtījumu, plus es pieliku produktus no mani Japānas video, un es tos salikšu kategorijās no A līdz F, kur A ir labākais un F ir sliktākais. Tā kā jā, es pavīdīšos, lai varētu uzlikt savu ekrānu šeit, un mēs vienkārši sāksim. Man laikam jābīdās tomēr uz to pusi, jo šeit ir tā saule. Cerams, ka šis būs ok. Par pirmo produktu es patiesībā jau ieliku YouTube short, jo man šis ļoti patika. Tas ir šis retināla serums no K-Secret Soul. Jūs zināt, ka man ļoti patīk retinoīdi, un es tos izmantoju jau ļoti ilgi. Vairāk ne tāpēc, ka tiem ir tā kā pret novecošanas efekti, bet vienkārši tāpēc, ka viņi palīdz man atbrīvoties no pumpām. Kad es izmantoju retinoīdus, es izmantoju tos 3 reizes nedēļā, bet man noteikti ir tolerants, jo es tos izmantojusi ļoti ilgu laiku. Man ļoti reti matās pumpas, un mana āda ir diezgan laba tajā ziņā. Un tas, ko es minēju gan savā short, gan tajā oriģinālajā video, ir tas, ka es noteikti pamanu, ja es kādu laiku neizmantoju retinolu, tad man vienmēr uzmetās kaut kādas pumpas. Tā kā, jā, un šis serums ir ļoti viegls, ļoti patīkams. Man izmetās tie sausie pleķi, kas ir raksturīgi, kad tu izmanto stiprāku retinolu. Tikai pirmajā reizē, kad es to izmantoju, kas man tiesa nedaudz pārsteidza, bet savādāk man nav bijušas nekādas problēmas, un arī tie pleķi nogāja diezgan ātri, un viss bija kārtībā. Tā kā es likšu šo produktu A kategorijā, jo man tiešām nav nekādas sūdzības par to. Nākamais ir mans toneris no Purito. Šo man ir nedaudz grūti precīzi aprakstīt jums, jo es viņu īsti neizmantoju kā toneri tādā klasiskā ziņā, tikko pēc ādas nomazgāšanas. Es viņu patiesībā izmantoju, lai tā kā sagatavotu ādu kosmētikas uzklāšanai. Tādā ziņā viņš ir patīkams, viņš noteikti nekādā veidā netraucē. Man noteikti patīk izmantot vairāk toneri nekā kaut kādus primerus, ja es vienkārši uztaisu savu parasto ādas rutīnu, un tad dienas beigās es vēlos kaut kur doties ārā pēc darba vai ne, un es vēlos vienkārši atjaunot to mitrumu savā sejā, un tam šis ir diezgan labi strādājis. Es neteikšu, ka es bez viņa nevarētu izdzīvot, un es esmu sapratusi, ka jebkurā gadījumā man labai patīk vienkārši nomazgāt seju un sākt no brīvas, tukšas kanvas. Es šo likšu B kategorijā. Kā ādas kopšanas produkts, es nedomāju, ka kāds redzēs milzīgu efektu šo izmantojot, godīgi sakot. Nākamais ir vēl viens serums no Anua. Šis ir viņu 7 Rise Ceramide serums, un tas ir tā kā barjeras uzlabošanai un tā tālāk. Pašlaik ir ziema, tā kā man noteikti ir vajadzīgs šāda veida serums. Man ļoti patīk viņa tā tekstūra, kas ir nedaudz tāda, jūs zināt, par ko es runāju, es uzlikšu šeit video. Viņš arī ļoti forši uzklājas, ļoti viegli. Mana āda noteikti ir pietiekami mitrināta. Tā kā es godīgi sakot, šo arī ļoti vēlos likt A kategorijā, tāpēc, ka atšķirībā no tā Purito tonera, es uzskatu, ka šis ir kaut kas, bez kā mana āda izskatītos sliktāk un justos sliktāk, jo man āda noteikti ir ļoti sausa. Man mēdz izmesties sausa pleķi tieši ap acīm. Tāpēc mēs arī varam parunāt tieši šajā tēmā par šo te retināla acu krēmu. Es uzlikšu savu pirms un pēc, kuru es solīju oriģinālajā haul video. Manuprāt, nav nekādas atšķirības, bet
Kopumā šis acukrēms uzklājas labi, bet, manuprāt, cilvēki vienkārši sagaida kaut ko nedaudz vairāk. Šis krēms ir tik ļoti populārs sociālos medijos, un cilvēki rāda savus pirms un pēc, un tāpēc man liekas, ka cilvēki lielākoties pirk šo krēmu ar ideju, ka viņš ļoti uzlabos to pigmentāciju viņam ap acīm vai mazās krunciņas ap acīm. Man vairāk vēlkas likt šo produktu C kategorijā, vienkārši tāpēc, ka es vēlos tā kā menedžēt jūsu ekspektācijas pret šo produktu. Tieši tāpēc, ka viņš ir tik populārs. Ok, nākamais produkts ir iespējams mana lielākā sāpe šajā visā. Kā meitene ar milzīgiem, ļoti izteiktiem lokiem zem acīm, es sagaidīju tik daudz no šī T-Fit konsīlera. Man aizvien ir grūti sagramot patiesību, bet šis ir iespējams sliktākais konsīleris, ko es jebkad esmu izmantojusi. Klausies, ja tev nav pilnīgi nekādas tekstūras zem acīm un tava āda ir vienkārši perfekta, nekāda sauspleķa ap acīm, nekādas tās mazās līnijas zem, iespējams, ka šis varētu strādāt. Es uzlikšu vienu jumpscare uz ekrāna, kas man bija pagājušajā nedēļā darbā, jo es atvēru kameru un es biju tā kā dabīgā apgaismojumā, saules gaismā. Un šis ir tas, kā izskatījās mana seja. Manuprāt, kosmētika praktiski vienmēr izskatīsies pēc kosmētikas, vai ne? Bet es varu apsolīt, ka tu vari dabūt kaut ko labāku par šo konsīleri. Es likšu šo F kategorijā. Tas izklausās ļoti kritiski, bet manuprāt, neko daudz mēs šajā kategorijā vairs neliksim. Tā kā salīdzinot ar visiem pārējiem produktiem šeit, šis ir F. Čau, neliela piebilde no nākotnes Esteras. Šajā laika posmā kopš video filmēšanas un šī brīža es atklāju, ka patiesībā šis korektors strādā diezgan ok, ja tu viņu uzliec ļoti mazā nelielā daudzumā ar pirkstiem. Tieši tā kā iebirzējot pirkstu tajā pašā produktā un uzklājot ļoti vieglu kārtu zem acīm, izskatās. Bet, kā jūs redzat, pārklājums ir ļoti minimāls. Man šķiet, ka korektoram tas ir ok. Konsīlerim neīpaši. Šis atklājums man liktu iespējams pacelt šo produktu nedaudz augstāk, bet ar piebildi, ka tu viņu tiešām uztver kā korektoru. Nevis kā konsīleri. Ok, kustēsimies tālāk. Es šo konsīleri izmantoju kopā ar savu konsīleru otiņu. Man ļoti patīk, ka es varu tā kā pirms pūdera likšanas kārtīgi tikt vaļā no visiem tām, ziniet, kad izveidojas tās baltās līnijas, ka tev kādu laiku ir bijis konsīlers un tu viņu vēl neesi vēl uzlicis pār pūderi. Likšu šo otiņu A kategorijā, ļoti laba otiņa, mīksta, viņa izskatās tādā profesionāla, jūtas profesionāla. Ok, mēs jau esam pie šī, kas ir Alicia Cushion Foundation. Tieši šis te zaļais. Šis Alicia tonālais ir ļoti smagnējs. Pirmkārt, tu noteikti viņu jūti savus sejas, kas man īsti neasociējās ar Cushion Foundation. Es domāju, ka viņš būs tā kā daudz vieglāks. Viņš var izskatīties gan ļoti labi, gan ļoti slikti. Godīgi sakot, mākslīgajā apgaismojumā, kad tu, teiksim, gatavojies iet ārā, viņš izskatās ļoti labi, viņš ļoti biezs, viņš visu noklāja un tā tālāk. Bet atkal, pēc kāda laiciņa, es dabīgi apgaismoju izskatījos šādi. Man bija kauns ar kādu runāt darbā. Es tā kā nespēju paskatīties cilvēkiem acīs. Es tā kā izlikos, ka es esmu kaut kur aizņemta. Es vienkārši nespēju to piedot šim te produktam. Bet es viņu neienīstu tik ļoti kā to konsīleri. Varbūt tāpēc, ka es viņu nelieku vienkārši tajās vietās, kur man āda ir vissausākā, kas ir ap acīm, bet atkal man šķiet, ka tu vari dabūt dabīgāku un labāku efektu ar citu veidu produktu. Bet šo es likšu D kategorijā. Nākamā produktu man nav sanācis daudz izmēģināt, tikai tāpēc, ka es patiesībā ziemā nevelkāju saules aizsarkrēmu. Kad es viņu izmēģināju, viņš bija ļoti labs. Man ļoti atgādina Beauty of Joseon saules krēmu, un man ļoti atgādina to otru Biore saules krēmu, or Biore, kas ir šeit, un manuprāt, viņi abi ir labi. Kosmētika uz viņiem uzklājas pilnīgi normāli. Viņi ir ļoti mitrinoši, serumveida, man ļoti patīk tā konsistence, bet tāpēc, ka es viņu neesmu izmēģinājis pietiekami daudz, es viņu nelikšu A kategorijā, es viņu likšu B kategorijā. Vēl viena lieta, ko es iegādājos, ir šie te Focalure
sūklīši, un viņi ir ļoti labi patiesībā. Man vienmēr bail pirkt kosmetikas sūklīšus, ja es viņus nevaru pataustīt, tāpēc, ka es esmu riktīgi iegrābusies uz sūklīšiem, kuri ir ļoti cieti, un es viņus praktiski nekādā veidā nevaru izmantot. Šis noteikti nav viens no tiem, viņš ir ļoti mīksts, un man ļoti patīk. Izmantoju viņu katru dienu praktiski, tā kā, jā, likšu šo A kategorijā. Nākamais man jau ir ļoti sen, un es esmu pieminējuši šo produktu tikai tāpēc, ka esmu tik liela šī produkta fane. Tas ir šis ādas tīrīšanas līdzeklis no Round Lab. Man ļoti, ļoti patīk šis. Šis ir iespējams visizdevīgākais skaistumkopšanas produkts, ko es jebkad esmu izmēģinājis. Man jau viņš ir vairāk kā gadu, un es domāju, ka man pat pietiks līdz pat šī gada beigām. Un es viņu izmantoju katru dienu. Viņš strādā vienkārši ideāli, un man nav nekādu sūdzību. Perfekts. Tā, es šeit arī iekļauju pāris lietas, kuras es uzdevu ne citiem cilvēkiem, bet es jau esmu dabūjusi atsauksmi par tiem no viņiem. Es ļoti gribēju iekļaut šo te Juicy lūpu krāsu, kas patiesībā, manuprāt, ir ķīniešu brands, bet to arī var iegādāties Jāstēli. Es šo nopirku savai mammai, un tas iepakojums, pats tas, kurā tā lūpu krāsa nāk, viss ir tik ļoti skaists. Šī ir ļoti skaista lūpkrāsa, un mamma izmēģināja viņu un teica, ka viņai arī ļoti patika. Viņiem ir gan matētas opcijas, gan spīdīgas opcijas. Man šķiet, ka manai mammai īsti nepatika, ka šī ir matēta, bet es godīgi sakot nopirku šo, jo man vienkārši vairāk patika tā iepakojuma krāsa. Bet jā, es vēl likšu kategorijā B. Nākamais patiesībā ir serums, kur es izmantoju no rītiem pirms sava Anua seruma, un tas ir šis te no Purito. Tagad, kad es esmu izmantojusi Anua serumu, man patiesībā Anua patīk nedaudz labāk. Tās lietošanas ziņā man tā kā barojošāks un mitrinošāks liekas Anua krēms. Serums tas ir, bet šis Purito arī ir ļoti foršs, un es viņu likšu B kategorijā. Nākamās divas produktus izmēģināja mana draudzene, un ir divi ādas kopšanas kosmētikas līdzekļi, divas kategorijas, par kuriem es runāju visu laiku, kas izmainīja manu ādu, man pat ļoti palīdz manai ādai, kas ir eļas sejas tīrīšanas līdzeklis un retinoīdi. Man draudzene teica, ka viņai ļoti patīk abi divi, gan šis te eļas tīrīšanas līdzeklis no Skin 104, gan šis te retināla krēms no Keiso. Es viņus likšu B kategorijā, mana draudzene ļoti fano par šiem, bet tā kā es viņus neizmēģināju pati, tad es viņus likšu pagaidām B kategorijā. Es varbūt esmu iemācījusies izmantot neīstās skropstas. Šis bija tik grūti, ka oriģinālajā video es pilnīgi padevos. Tagad es saprotu, ka viņas patiesībā var likt zem skropstām. Man vienkārši likās, ka tāpēc, ka šīs ir pre-glued, tā kā viņām jau nāk līdzi līmīte, tad viņas tā kā neturēsies zem skropstām, bet viņas tur turās un viss ir kārtībā, un tādā veidā viņām ir ļoti dabīgs efekts, kas ir tas, ko es vēlējos. Kā es teicu, tas, ka viņām jau nāk tā līmīte, ir bišķi kaitinoši, viņas pielīp visur, un tajā iepakojumā viņas pielīp viena otrajam, pielīp plasmasai un tā tālāk. Godīgi sakot, tas ir milzīgs čakars. C kategorija, manuprāt, ir ok. Šie te divi saules aizsargkrēmi ir praktiski vienādi. Manuprāt, tā formula ir praktiski vienāda. Tā kā man tas viss, ko es teicu par House of Her saules aizsargkrēmu, to pašu var teikt arī par šo te Biore saules krēmu. Tā kā, jā. To pašu nevar teikt par šo te saules krēma zīmuli no Beauty of Joseon. Es par šo nevēlos daudz runāt. Es pieminēju šo produktu savā sliktāko 2025. gada produktu sarakstā. Šis ir produkts, kas, manuprāt, man bija nelietojams. Es viņu izlietoju varbūt ne uz sejas, un arī es viņu daudz izmantoju uz sava puiša, kurš nevalkā kosmētiku, bet ja tu valkā kosmētiku, tev ir svarīgi, kā kosmētika klājas pāri tam saules aizsargkrēmam, tad šī nav opcija tev noteikti. F. Nākamais produkts mani ļoti ieintriģēja, jo es gribēju saprast, kāpēc visi cilvēki fano par skropstu tušas noņēmēju. Un tagad es varu pateikt, ka ja vien tu specifiski nesaskaries ar problēmu, ka tev ir grūti noņemt skropstu tušu, tad šis noteikti nebūs produkts, kas noderēs tev.
Ja tu izmanto eļļā balstītu kosmētikas noņēmēju, tev nevajadzētu būt problēmām noņemt skropstu tušu un ūdens izturīgus produktus kopumā. Tādēļ es īsti neredzu šī produkta jēgu. Es negribu teikt, ka viņš ir slikts. Manuprāt, es viņu vienkārši nopirku domājot, par ko visu runā, kāpēc šis ir kaut kas revolucionārs. Un es beigās tā arī nesapratu. Es likšu šo D kategorijā. Es nevaru teikt, ka viņš ir slikts. Es vienkārši varbūt ir kaut kādas super-duper ūdens izturīgas skropstu tušas, kuras tiešām ir tik grūti noņemt. Es tādas neizmantoju. Nākamais ir šis Toner Space no Curel. Es būšu atklāti, ka man nav sanācis daudz šo izmantot, tikai tāpēc, ka, kā es minēju, manuprāt, šis Anot serums un vienkārši visa mana ādas kopšanas rutīna šogad ir ļaus manai ādai, izņemot acīm, palikt ļoti veselīgai un normālai, un tā nav pārāk sausa šogad, kas ir forši, bet līdz ar to man arī nav nācies izmantot šādu te SOS tipa produktu. Viņam ir ļoti forša tekstūra, man patīk, ka viņu var ļoti ērti izsmidzināt uz sejas, un viņš ir tāds nedaudz tā kā glumšs, bet man vienkārši nav sanācis redzēt viņa efektu tik precīzi, un tāpēc es viņu pagaidām likšu C kategorijā. Pēdējie produkti es jau noguru runāt. Šī te ikoniskā Fino matu maska. Godīgi sakot, es un matu kopšanas produkti vienkārši neiet kopā. Es praktiski nekad neredzu nekādu efektu. It īpaši, ja tas ir kaut kas, ko tu izmanto dušā, tā kā matu maska, kondicionieris. Manuprāt, viņi visi ir apmēram vienādi. Noteikti var atrast sliktu kondicionieri, bet, manuprāt, var par diezgan zemām cenām atrast diezgan normālus kondicionierus, kuriem būs tieši tāds pats efekts kā šai te matu maskai. Es domāju, ka ja tu viņu pasūtīsi vai nedodies, nopirksi kaut kur maksimāli par kaut kādiem 20 eiro, tu būsi ļoti vīlusies. Ja tu viņu vari dabūt Japānā par tiem apmēram 5 eiro, droši. Jo parasts kondicionieris ilgās maksā 5 eiro, tā kā tu neko nezaudēsi. Es neredzu to efektu, un tāpēc es liktu šo vai nu C vai D kategorijā. Produkti D kategorijā viens man īsti nepatīk, un otram es neredzu jēgu. Un šim es redzu jēgu, viņam ir forša tekstūra, man patīk viņu izmantot, noteikti ir forši izmantot matu masku. Es likšu viņu C kategorijā. Nākamais, vienkārši ļoti random, ir tas lūpu balzāms, kuru mana draudzene vienkārši uzdāvināja kā mazu dāvaniņu. Es patiesībā redzēju vienu youtuberi, kurā daudz runā par japāņu ādas kopšanu, pieminam šo te lūpu balzāmu savā video, un viņa teica, ka viņas puisim ļoti patīk lūpu balzāmu un ka viņam patīk šis. Un no sākuma man bija tāds, bet jo vairāk tu viņu izmanto, jo tā kā krēmīgāks un foršāks viņš paliek. Pēdējā laikā no visiem maniem lūpu balzāmiem šis ir tas, kur es izvēlos izmantot, tā kā es šo likšu B kategorijā. Pēdējais produkts ir produkts, kuru es likšu A kategorijā. Es teicu, es jūtos nedaudz dalīti par matu kopšanas līdzekļiem. Šī matu eļļa, pirmkārt matu eļļa ir kaut kas, kam es, protams, redzu efektu. Es vienkārši nekad neredzu tādu ilgu paliekošu efektu. Šī matu eļļa liek šiem matiem justies mīkstiem. Šī matu eļļa, kuru es tagad izmantoju pēc katras mazgāšanas, man gan ir jāmin, ka viņu ir diezgan sarežģīti izmantot, kas liekas nedaudz smieklīgi, kā tā ir matu eļļa, bet uzticieties man. Ja jūs vēlaties zināt bišķi vairāk, tad noskatieties šo te video. Es īsti nezinu, kurā stūrī viņš parādīsies. Un jā, tas arī ir viss šim video. Kopumā mans pirmais iespējas ir ļoti dienvidkorejiešu un japāņu ādas kopšanas līdzekļiem. Kosmētika vēl nav īsti mani pilnībā pārliecinājusi, un es ļoti ceru, ka jums patiks šis video. Ja jūs vēlaties redzēt vēl līdzīgus video, tad noteikti abonējiet manu kanālu, un tiekamies nākamreiz. Čau!